Sveiki, labdien! Visus šodien iepazīstināšu jaunāko Vitamix blenderi, profesionālā sērija 750, kurai pirmkārt ir samazināts krūzes augstums, ļoti ērti, kad palien faktiski zem jebkuras eiro remonta virtuvītes. Un viņai līdz komplektā ir burvinuiņa, vāks ir atverams, var kaut ko ievērt, bet pats labākais tehniskie rādītāji, kā jau visiem Vitamixiem, pilnīgi truli neasināži, kas visu mantu pulverizē, ieskrienās līdz 434 km/h. 2,2 zirgspēku motors, motora apgriezieni tukšā bez nekā virsū 37 000. Tas ir tā kā niknākais no niknākajiem aparātiem. Taisīsim vienu foršu smūtiju, lai pārbaudītu. Es viņu reāli darbināšu pirmo reizi dzīvē. Lai pārbaudītu, taisīsim smūtiju no apelsīnu sulas, banāniem, datelītēm un ledus. Sākumā izpēdīsim bišķiņu suliņu, jo apelsīnu sulu es parasti taisu uz lēngaitas sulas piediem, tāpat kā jebkur citu sulu, kas vajadzīgs ir blendēšanas pamatam, jo sula ir dzīvāka, viņa ir daudz foršāka un tam līdzīga. Pirktās sulas es faktiski nekad nelietoju. Tad varēsim arī sākt taisīt kokteilīti. Tā, 1 litra atzīme, pat vairāk, 1 litra atzīme, 1 litrs suliņas un tik maz biezumiņi, tas ir forši un vērtīgi. Tā, mums vajadzēs sulu, vajadzēs arī, es tā jūtu, ka ledu vajadzēs. Op. Tā, kamēr dabujām ledu, sametīsim banāniņus. Banāniņas ir tā, ka var piekrāmēt, jo vairāk, jo labāk. Tā proporcija tāda, kad apmēram uz litru apelsīnu sulas es lieku kādus 4-5 banānus un datelītes es ielikšu mazliet pamērcēts, es šoreiz biju nopircis kaltētas. Un ledus man ir ļoti interesants, ledus man sasala tādā gabalā. Es domāju, tā nav problēma, Vitamixam metam tik iekšā. Un izskatās, ka vajadzēs vēl kādu banāniņu klāt. Un skatīsimies, kas no šitā aparāta nāk laukā. Viņam ir, kas ir patīkami, gatavā smūtija programma, tas ir pa kreisi, pirmā pozīcija. Uzliksim viņu šeit, vāku aizstāsim ciet un laižam gaisā. Apmēram 1 minūte ir tā gatavā smūtija programma. Pastamies no ledus nekā, nemiņas. Tekstūra ir diezgan forša. Paņemsim vienu tūplāniņu. Mīksts, foršs, nolej mazliet garām. Ieliesim vēl vienu. Sablenderējies, viss ir ļoti, ļoti smalki. Un uz garšu pārbaudas tests, tas ir pats vērtīgākais šajā visā. Nu ko, pārbaudām kā garšo? Tas ir ritīgs vasaras dzēriens. Mazliet vēsums, saldums, daudz enerģijas un tāds tropisks. Ļoti garšīgi. Izēvielas beidzās, visi prasa papildu porciju. Izmēģināsim baļškiņu savādāku lietu. Sametīsim vesels augļus ar visām sēkliņām. Banānus mizosim. Un mazlietiņa sulas. Jo tā vienmēr ir, kad kaut ko ļoti garšīgi uztais. Tas ļoti ātri beidzās. Labi, ka es sev vienu pataupīju. Tā nebūtu nemazam. Tādu lielu apelsīnu vajag pašiem. Vispār vēlreiz baigi pozitīvais plus ir, kad taisot smutīs un sulas iemācās ļoti ātri mizot. Varētu pat strādāt uz kuģi. Vienīgais tās cits prasības pret šūpošanos nav atgūtas. Tas te būs pils. Tik iet, pamēģināsim tās banānas salikt ar malām iekšā.
Taisīsim viņas, tad cik to var sabāst. Vietas ir daudz. Tā, tas tur aiziet iekšā. Tagad varētu būt, ka ar buru no viņa būs jāapstrādā, jo tā viņš arī paredzēts. Tā. Es saku, salikām visu, kas mājās ir. Tik cik ir, tik ir. Gudrinieki arī no banānu mizām sablendrē viņas ar ūdeni. Un, ja ir ekoloģiskie banāni, tad lej uz tomātiem ļoti labs mēslājums. Tas nav joks. Tā, sula atlikušā. Vienmēr mazliet šķidrums ir ieteicams. Kaut kā tā. Skatāmies. Dubls 2. Laižam gaisā. Smutīga programma. Tā, nu, šim pasākumam krāsa ir bišķiņa savādāka. Opā, es teiktu, ka tāds normāls ķirbis. Jo kas te bija vairāk? Te bija vairāk apelsīns. Un es konkrēti neredzu nevienu sēkliņu. Krāsa ir dievīga. Pat gribās pārliet pāri malai. Pārāk garšīgi. Apacā. Arī bez ledus nav slikti. Bet tomēr vasarā ārā karsts, jūrmala, pludmala, ieteiktu saldēt ledu. Jo šeit var ledu krāmēt tik daudz, cik vietas ir. Ja nepietiek augšā vismagāko liekam, vākā vienmēr ir arī bišķi tilpums uz augšu, tad var piekrāmēt ar čupu. Tikai atceramies Arhimēda likumu par iegremdētām lietām. Izreitinām apmēram šķidrumu, jo vienkārši var aiziet pa gaisu. Priecīgu vasaru!